Labdien! Jūs skatāties interviju ar Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, kandidatīti Jāni Dembovski. Sveiks, Jāni! Labdien, lau! Vispirms es izlasīšu faktus un lietas numurus no grāmatas Nacionālā pretošanās kustība Latvijā par Jāni Dembovski. Dembovskis Jānis, dzimis 1940. gadā Latvijā, Tauls apriņķī Kandavā, latvietis. Pirms aresta dienēja karaspēka daļā numur 31666 Krievijā. Arestēts 1961. gada 14. jūlijā. Apsūdzēts pēc KPFSR krimināla kodeksa 70. panta 1. daļas, 89. panta 2. daļas, 258. panta B punkta un 195. panta 1. daļas par to, ka būdams padomju armijas karavīrs veica pretpadomju aģitāciju un zaga patronus un ieročus. Notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem pastiprināta režīma labošanas darba kolonijā. Pastāst, Jāni, kādā ģimenē tu augi un veidojies un kāda bija atmosfēra Kandavā pēc kara, kad tu gāji skolā, kāda bija noskaņojumi tavā ģimenē, tavā skolā, jauniešu vidū? Es tā nevarēšu pateikt pēc tiem gadiem, kā toreiz bija noskaņojums, bet pat Kandava jau ir latviski tāda, ne? Un būtībā pret padomu varu izturējās tā, ar tādu neuzticību. Jo katrā ģimenē bija kaut kādas iekšējās lietas, pa ko klusēja, nerunāja. Un tā iepazūsties ar kaimiņiem, riņķī pusi izsūtītie, citi mežā glabājās, pulksteņs 7 vakarā mūsu durvis uz atslēgu, tiek ieslēgts radio, tas Amerikas balss klausījās. Tas jau kuros gados? 50. gados? Tas ir 40. 50. gados. Jau skanēja Amerikas balss no Vašingtonas, jūs klausījāties, jā? Jā, cītīgi. Bija grūti uztvērt, bet tomēr tas bija cītīgi. Nezinu. Tāds latviešu noskaņojums šeit mums visiem bija Kandavā. Un valdīja tāda konspirācijas atmosfēra, vai ne, ka to, ko ģimenē runāja pie galda? Jā, bija 2 sejas būtībā, ar 2 nostājiem. Uz ielu tu biji viens, un ģimenē tu biji otrs. Un par meža brāļiem jūs arī zinājāt, vai ne? Jā, bez šaubām. Kaimiņš mans bija mežā, un tad tur par tām kustībām, kas notikās mežā, tika dzirdēts no mutes mutē. Un kāda noskaņa tev bija, kad tu zināji, ka tev būs jāiet dienēt okupantu armijā? Ar kādām sajūtām tu devies? Jāiet, jādien. Tu jau izvairīties neviens nevar. Un būdams armijā, tu satiki citus latviešus? Jā, arī satiku tādu Uldu Bērziņu, kas mēs pa vienu lietējām, viņam 7 gadi iedeva. Un vārds pa vārdam, un viņš arī bija ļoti nacionāli noskaņots. Un mēs izlēmām, ka mums armijā, par cik mums tāda zēna bija, kā 20 latvieši pazīstam. Un ka viņš vajadzētu savienot kopā, noskaņoties latviski un atgriežoties Latvijā, veidot latvisku organizāciju. Pretpadomī. Tāda būtu bruņotas pretošanās grupa. Varbūt no sākuma tas tā nebija, bet kad bija iespējams, mēs tā izzinājām, ka varējām arī iegādāties ieroču un munīciju.
Tad arī nolēma, ka vajadzētu mums tā kā nelegāli uzdarboties. Faktiski vēl tāds, ka pusnelegāli, tā kā ar pusē, ar tipogrāfijām, ar pazemes bunkuriem, un tad arī dzīvot. Un vēl viens jautājums bija, kad pabeidzot dienestu, man vajadzēja iestāties milicijā. Tātad tā bija plāna sastāvdaļa. Tāds plāns bija iefiltrēties milicijā, lai es visas tās ziņas, kas nonāk, apvienoties varētu savai organizācijai sniegt. Nu, lūk, un tad jūs nonācāt pie domas, ka jums ir nepieciešams bruņojums, un kurā vietā jūs dienējāt? Ļipeckas apgabalā, Jeļets pilsētā. Un jūs nonācāt, es saprotu, ka jūs nonācāt pie domas, ka jums ir vajadzīgs bruņojums, un ka šo bruņojumu jūs varētu gūt okupantu armijā. Jā, armijā noliktavā, par cik tur arī tā apsardzes vīrs bija latviets, kas gājām, ar ko mēs sarunājām, kur mēs tikām, kā mēs tur veikali noliktavu zīmogu siltojam ar svecīti, uzsildīt. Noņēmām to, tad, kad attaisīju šnorīt vaļā, arī tikām tad aizvērām ciet un to pašu sasildām to plastelīnu un uzliekam virsū, un otrā rītā viņš maz nepamanā, kad ir atvērts durvis bijuši. Skaidrs, un noliktavā jūs arī ņēmāt ieročus, patronus, un kur jūs viņus likāt? Tur bija kazarmas, bija vēl Katarīna laika kazarmas, no sarkaniem ķieģeļiem, kāds 100 metru gars, un augšā bēdiņos mēs atradām vietu pie baložiem, kur varēja noslēpt. Jā. Un kā jūs bijāt ieplānojuši tad pārsūtīt uz Latviju? Tur jau, tāpēc jau tur man ir kā 5 panti. Ir dokumenti viltošana, man pat bija tā dokumenti izgatavot Krievijas armijas oficiera uzvārds, laikam ir Freivovs, īsti neatceros, kur mēs arī stāvējot štabā uz dežūru, mēs tikām pie seifa klāt un tur dabujām tos dokumentus tādus kurš druski apārtais bija, un mēs ar Krievu oficieri bija. Un dabūja tādus dokumentus, ka mēs varējām pasūtīt konteinerus uz armijas vajadzībām pārsūtīšanai. Lieliski. Ko vajadzētu uz Latviju atransportēt. Ko vajadzētu attransportēt uz Latviju un dibināt bruņotas pretošanās grupu. Jā. Un ko jūs plānojāt, teiksim tā, iznīcināt Latvijā ar šiem ieročiem? Būtībā mūsu doma bija Krievu oficieru ģimenes iespaidot, vai ne? Tā, lai viņas atgriežās Krievijā, tā ģimenes atgriežās Krievijā atpakaļ. Okupantu ģimenes, lai brauc atpakaļ uz Krieviju. Jā, apmēram tādā veidā. Tas jau plāns nebija sīkāk izstrādāt, bet apmēram tas virziens bija tāds, ka, un panākt to, lai Krievi no Latvijas izbrauc ārā. Vienkārši. Jā, tāds ļoti labs un loģisks plāns. Jā, bet tas ir diezgan drastiski ir tādiem paņēmieniem, tas ir terorisms būtībā. Un kas jūs nodeva? Nodeva arī pats latvietis viens. Jo tikai sēžot... Vai tu atceries viņu uzvārdu? Es negribētu viņu uzvārdu minēt. Kāpēc? Jo es neesmu tieši pierādījis to, ka viņš ir nodevis. Tas tika izsecināts. Jo, kad mēs dienējām armijā, ierodās nākošā gadā pēc mums ierodās pulkā karavīri, viņi iziet mācības, to sagatavošanas kursu, parasti nosūta visu mācību. Un vienu karavīru uzreiz pa pulkvedim pa šoferu. Latvieti vien, jā? Latvieti. Tā parasti uzreiz nav.
parasti viņam jāizpelnās ir. Nu, to mēs tikai pēc tam ar Uldu Bērziņu, ka mēs sēdējām, mēs secinājām, ka viņš, tas ja viņam bija jau tā te maisas grāmatiņa līdzi jau no Rīgas. Kad jau, lai būtu viņš tur. Tā mēs secinājām, viņš vartās, ka pats nebija no tiem nodevējiem, bet bija nodevējis un cits pavārs spulka. Viņš tirgoja gaļus, no armijas gaļu. Un viņu noķēra. Tātad viņam draudēja jau cietums. Jā. Bet jau nekas nebija, bet viņš draudējās ar to otru, ar to šoferu. Nu, tad tādā secībā mēs gatavojamies, labi, tas laikam vēlāk. Kā mūs arestēja, ir tagad. Nu, stāsti, jā. Jūs tikāt, tātad par jums tika nodota informācija, jūs tikāt atmaskot. Viņš mums tur deva gaļiņu, ko es biju klubu priekšnieks tādā laikā klubā, spēlēja orķestrī klubu, un Ulds Bērziņš bija klubu mākslinieks. Tāds mums, tā mēs tur būtībā uzraudzījām klubu, visus kinoseansus, un viņš taisīja stendus, mēs apdivies viņiem piepalīdzējām, bet viņš bija pats mākslinieks, tas, kas zīmēja to gleznu. Nu, un 61. gadā, vasarā, mēs izdomājām, ka mēs visi latvieši, kas dienē, kas tur bija uz vietas, Upmalā iesim svinēt Jāņus. Iegādējamies šnabīti, sagatavojam arī no to pavāru dabujam zaceni, ko uzkodas, ar ko pacienāties, un līgo vakarā, kad mēs tā ritīgi sagatavojās, ierodās pie mums attiecīgi kodojas un mūs arestēja. Cik cilvēkus arestēja? Arestēja mūs divus. Divus? Jā, mani un Uldu Bērziņu. Un tad, kad mūs arestēja, tad Uldu Bērziņu pēc 10 dienām viņām apvainojumu, to apsūdzību uzrādīja apsūdzību, jā. Man pēc 20 dienām. Un tev pēc 20 dienām. 14. jūnijā. Un tad mēs paspējām, jo tur tā galvvakt, tas ir izolators, kas tas stūrī atradās turpat kazarmās, un mēs pa lodziņu nokliedzam, tur latvieši jau zināja, ka mēs sēžam. Mēs nokliedzam, lai viņi visi klusē, neko nezina. Jo mēs ar Uldu Bērziņu arī kamerā sakliedzamies tur. Kad cik var klusējam, un lai viņi arī klusē, un ar to tas nozīmē mūsu sots mazāks. Un pēc tam jūs abi nokļuvāt Lefortovo cietumā Maskavā? Jā, pēc tam mēs abi divi Lefortovā cietumā, 25. Man tur bija daudz kameras, tad tur tika sēdināti visādi, kas pa mani mēģināja izzināt, izklausīt blakus, Un arī tādā pašā kamerā, tādā laikā sēdēja lidotājs Pauers. Un pastāsti skatītājiem, kas bija lidotājs Pauers, jo viņi droši vien nezina. Lidotājs Pauers bija, kas 61. gadā maija 1. vai 2. tieši neatceros. Pacēlās no Turcijas, un viņam bija jāpārlido pāri Padomju Savienībai un jānosēžās Zviedrijā. Viņš lidoja ar vieglo tādu planieru veidu lidmašīnu, ko bija amerikāņi izstrādājuši, kas lido 20 km augstumā. Tas nozīmē, ka neviena mūsu padomju lidmašīna, par cik es dienēju pretgaisa aizsardzībā. Jā. Es zināju, ka mūsu lidmašīnas augstāk par 17 km nepaceļās. Lidojot pāri, tas bija, kad Taudas gatavība numur 1, no rīta agri mūs paceļ augšā, visus komandu punktu, un nezinām lidmašīnu iet pāri.
Un ap pusdienu laiku tas viss beidzās, un mums paziņo, ka objekts ir nogāsts. Un tas ir atboj. Varam iet mājās. Nu. Jā, operācija beigusies. Jā, operācija beigusies. Kad kā vēlāk, mēs jau armijā jau vienalga mēs sazināmies. Ar daļām kopā, lai cik viņš tur tālu ir, izrādās, ka viņi bija šāvuši par to pavērst ar raķetēm, nogāzuši 2 savējos iznīcinātājus, jo tās raķetes aizskara. Un tad viena raķete netālu no viņa lidmašīnas ir sprāgusi. Un šī lidmašīna tika izvesta no ierindas. Skaidrs. Un pavēram pašām vajadzēja katapultēties, ko viņš neizdarīja. Viņš par rezervu slūku izlaic ārā un nolaidās ar parašūtu. Jo, es pēc tam to jau lasīju tur presē, kad viņš baidījās, ka katapultējot viņš tiks iznīcināts. Jo tā bija domāts, ka lidmašīnai bija jāeksplodē gaisā. Viņš izdomāja, ka labāk viņš izliks tā. Un ierodot, te viņš nosēdēja Lefortovā, es nezinu, kur pēc tam tālāk, un viņi apmainīja par tābeli. Toreiz. Aizbrauc Amerikā, un tur bija maka cietumsots par nodevību. Bet tur viņam ātri tik galā. Jā. Un cik ilgi jūs ar Uldu Bērziņu sabijāt Lefortovā? Līdz tiesai, jā? Līdz tiesai un vēl pēc tiesas. Tas kaut kur līdz 8 mēneši kaut kur tā. Apmēram 8 mēneši? Jā, viennieka kamerā. Var 7-8 mēneši tā, vai ne? Katrs bijāt viennieka kamerā? Katrs bija viennieka kamerā. Un kā pret jums izturējās? Teikšu atklāt ļoti labi. Jo tie bija sākās atmodu laika Hruščovs. Tie bija sākās atkušana laiks. Atkušana laiks, jā. Un viņš tur teica, ka pret politiskajiem visiem tiem tā jāizturās lojāli. Nevis lojāli droši vien, bet cieņa. Tāds cieņpilni, jā. Jāsaka tā, ka mēs politiski iestādoties nezinu, bet tur tad Lefortovā tik daudz nebija, jo tie laiki bija beigušies, tur bija tie vaļuči, valūtas tirgotāji, tie lielākoties iekšā. Tas bija čekai nodots rīcībā. Pa 10 dienām reiz pirts, reiz nedēļā frizieris nāca. Reiz nedēļā? Jā, tas ir normāli. Apfrizēt, un nē. Grāmatas bija ļoti neierobežotā daudzumā no bibliotēkām, pat ar veco krievu druku ar cietumzīmēm. Tolstojs, un tad vēl viss retās grāmatas, kas izņemts no Maskavas bibliotēkām, tās tur bija cietumā. Jā. Un kāda bija ēdināšana? Nebija bagātīga. Vai jūs varējāt saņemt paciņas no mājām? Es nevarēju saņemt, bet pat cik man bija neliels armijas naudas ietaupījums līdzi, tad es pa dažiem rubļiem varēju no veikala pasūtīt. Tu varēji kaut ko pasūtīt? Jā, man tur atnāca, viņš ir, ko tu gribēsi, tur laikam vai 5 vai 3 rubļu vērtībā. Es reiz nedēļā varēju kaut ko no veikala. Tur sieriņu nopirkt vai kā 10 vai kas tur bija. Jā. Un tad bija tiesa. Tiesa notika Maskavā vai Rīgā? Tiesa notika Maskavā, paldies Dievam. Paldies Dievam, jo? Jo man tik iedeva 5 gadi. Rīgā par to darbu man būtu 15, 100%. Tā kā Ofkantam un ar skujnieku lietu, kas bija Ofkants Ulds, tas te Viktors Kalniņš, viņiem pa 10 gadu būtībā, ka viņi tikai paziņoja to, ka mums Latvijai vajadzētu lielāku neatkarību no autonomiju, lielāku no Krievijas. Jāsaka, paldies Dievam, ka tā tiesa bija Maskavā. Un pats izmeklētājs diezgan lojāls bija, Jevsukovs tāds. Viņš teica, priekš kam tur Latvijā aizliedz savu sarkano karogu. Viņš saka, mums būtu mierīgāks darbs, ja viņam to karogu atļautu tur uzvilkt. To tiesnesis teica?
Ne, izmeklētājs. Izmeklētājs, cik interesanti. Jā, tie interesanti. Jā, šīs detaļas ir ļoti, ļoti būtisks, ļoti interesanti, jā. Nu, un tad notika tiesa, un pēc tam tad bija, jūs sūtīta tā dēvētajā etapā. Jā, nu tad tiesa mums vēl tur, jāgāja tur bija tā kasācija, vai nekā tur bija. Jā, kasācijas mēs sūdzība. Mēs jau 2 mēnešu sēžam vēl pēc tiesas. Jūs iesniedzāt kasāciju, jā? Tur man bija tāds Vagdas Sāravs advokāts. Būtībā es neko neiesniedzu, jo es zināju, ka tas ir bezpalīdzīgi. Bezcerīgi, jā. Nu, viņam tas pienākums bija. Es pat advokātu neprasīju, bet to man valsts piešķīra. Viņš saka, vajadzīgs uzrakstīt. Ka vajadzīgs ir. Nu, tad etaps uz... Ar vilcieniem? Ar vilcieniem, jā. Cik ilgi brauc uz Mordāviju? Man liekas, kad Saranski jau nebija tālu. Es neatceros, man liekas, pat nedēļa nebija. Kad sasēdināja, mēs bijām armijas formā. Armijas formā, jā. Par cik bija jau ziema, rudens bija, vai ne? Mums iedeva pufaiks. Un ierodoties tādī te nometnē, es staigāju tādā armijas formā. Man priekšnieks izsauc. Viņš saka, nevar staigāt. Viņš saka, Miks, tu vari vilkt kājās ar tā Roma, tā saucās, Gindas Čorka. To jāvelk nost. Nu, es novelku, ko tur drēba. Nogriež strēmeli un ušuju laiviņu. No to galvā. Izēja sētā, un man ieraug tāds Gunārs Dupurs. Laikam viņš man uzvārdu aizmirs. Viņš ierauga man to ar laiviņu galvā, viņš kliedz American boy. Un es skatos, jā. Un līdz ar to man nācās iesaukt tādu American boy. Tad to iesauku Amītis tu ieguvi zonā. Zonā, vai ne? Un tas ir tā, viņš no sākuma tā nosauc, viss arī Amītis un Amītis. Un Amītis, jā. Skaidrs. Un tā tad šajā zonā tu satiki daudzus ievērojumus latviešu brīvības cīnītājus. Knuts Skujnieku, Gunāru Astru, jā? Gunāru Astru es nesatiku. Viņš šēdēja paralēli zonā 7. Citā zonā. Jā, mēs bijām 11. No sākuma mēs bijām 14. zonā. Vai tiešām tā bija 14. Tur, kur Daroņi ir blakus, bija sieviešu nometni. Turpat tās mēs bijām. Tas bija kādu pusgadu, es nosēdēju tur tādā zonā, un mēs taisījām sieviešu darba zonai šūšanas fabrika. Vilkām elektrību, likām grīdu. Būvējāt tādu ceļu, jā? Es biju tur kā elektrība. Jau. Un blakus bija sieviešu zona. Tad mēs tur ar tām sievietēm sazinājāmies. Jo viņš bija jau senāk daudz no dzimtenes prom. Tad tās Latvijas, mums nāca bandrols, avīzes, žurnāls. Tad mēs visu tās izlasītās, metam pār viņiem. Jums jau tādi kaut kādi tikšanās vakari un deju kaut kādu vakaru reizi gadā, nekas tāds nebija atļauts, vai ne? Zonā? Jā. Kad mēs gribējām, tad mēs rīkojām. Nelegāli, jā? Kā, Jāņus mēs svinējām. Vīrieši un sievietes kopā? Nē. Tas ir vīrieši un sieviešu izslēgts. Pilnīgi izslēgts, skaidrs. Pilnīgi izslēgts, tur nekāda satikšanās. Nebija iespējama, bet tā kā mēs to 18. novembri cītīgi atzīmējām, lietuviešu un igauņu neatkarības dienu, mēs sūtījām savu delegāciju pie igauņiem un lietuviešiem, kas svinēja. Atzīmējām tādu dienu, ko Latvijā mācas dienu, ko neatzīmēja toreiz. Latvijā neviens, vai ne? Un vispārējās jubilejas atzīmējām. Jā, un tad kādus cilvēkus tu satiki un ar kuriem tu sadraudzējies zonā?
es sadraudzējos viens draugs, ko es varu saukt par lielo burtu, bija Gunārs Dupurs. Tur ir tā, ka tas bija mans draugs. Otrs draugs man ir Kandavā draugs, Švāns Anders, man nepalikā. Pārējie man, jāsaka, paziņ, ļoti labi paziņ. Viens bija kandavnieks tāds, Rapermanis. Arī kandavnieks tajā zonā. Ja? Un par ko šie divi kungi, par ko viņi bija apsūdzēti? Rapermans bija, viņš bija sadarbojies ar vāciešiem kaut kādu, viņam bija jārīko diversijas Latvijā, viņš bija atstāts Liepājas apkārtnē, bet viņš laikam arī pamet visu to lietu, viņš atgriezās Kandavā un slēpās. Un Gunāra kungs? Gunārs, mēs satikam, viņš nometnē jau 17. nometnē tas bija. Tur. Jā, un par ko viņš bija apsūdzēts? Viņš bija apsūdzēts Murmanskā, viņš bija dienēji, kā karavīrs, zemūdens viršams kaut kādā tur. Tur bija Gunārs Dupurs bija, Imants Beržē, tie bija divi no un Arājs, laikam, Jānis, tie bija 3 no Murmanska, kas arī no armijas tika paņēma. Tad Arājs Vilns un tie no Madonas un Šlesers Agrs. Viņš arī muku pār uz Poliju. Polijā viņu arestēja. Tātad viens par robežas pārkāpšanu, par dezertēšanu, principā. Bet viņi visi šie, ko es stāstu, Gunārs Dupurs, Arāji, visi bija kopā saistīti, sarakstījās un arī pretpadomju aģitācija. Pretpadomju aģitācija. Jā, viņiem visiem kopā. Tad izklausās, ka jaunu latviešu vīriešu protests un cīņa pret okupantu varu bija ļoti nopietna. Es domāju, ka nopietni. It īpaši jau tie, kas tā, drusku bija jau dienas, tā viss saprat, ka padomu var ir diezgan nopietni. Pārējie tur bija visādi tādi. Karogi, kas sēdējām, karogi noraušana, vai ne, un tur, piemēram, tāds Orst, 18. novembrī tramvajā nodzied himnu. Un viņi par to aizsūta 5 gadi iedoda, jā. 5 gadi. Jā, un jā, tas, kas piedziedāja līdz, tas mazgadīgs, tam 2 gadi. Jā. Proti komunistu okupantu vara nežēlīgi vajāja par jebkādām brīvības un nacionālām izpausmēm. Pat ļoti vajāja. Tā kā es pat, kad es iesāku tās darbības, es neiedomāju, ka tik nopietni var vajāt. Kad es sēdēju Lefortovā, es biju arestēts, tad viņi ieradās mājā. Māja apgriez man riņķī. Te Kandavā uz šitā mājā? Jā, ne tikai Kandavā, pie visiem maniem radiem. Jo, ko viņi gribēja izzināt, vai man nav sakara ar ārzemēm, vai es neesmu ārzem aģents iesūtīts. Jo to viņi centās jau, nav kaut kāda sakara jau pirms armija bijuši, ko varētu man tie radi zināt. Bet neko viņi tādu neatrada. Nē. Un pagāja 5 gadi, tu iesauku amītis, ieguvi jaunas draugus un paziņas, piemēram, Knuts Skujnieku. Tu atgriezies Kandavā. Kāda bija kandaviešu reakcija, kā tevi uzņēma? Vai tev bija viegli iekārtoties darbā? Man bija ļoti viegli iekārtoties. Kandavā visādas runas bija sākumā, kad es esot aplaupījis lidlauku. Jo toreiz bija automašīnām deficīts ar riepām, nevarēja dabūt, kad es tie riteņi derot automašīnu. Kad es ko tik neesmu izdarījis tur, un atgriežoties mājā jau apmēram lietas kursā bija, kad man bija kaut kāda pretpadomju aģitācija, vai ne. Tad tā, ierodoties mājā, man draugs Anders, mēs ar viņu sarakstījāmies. Otrs draugs Imants,
tas kaimiņos arī dzīvo. Arī visu zināt, tas strādāja pie elektriķa. Nu, man te bija kādi pāri mēneši, es tā pavajojos, vai ne, un man jāsāk kaut kur strādāt. Un tas ir mans draugs, kas strādā pie elektriķa, es saku, tu zini, man vajadzētu kaut kur sameklēt darbu. Nu, un man priekšnieks tur tāds kandavnieks. Arī viņam visi vecāki sen kandavnieki Andrus Jēkabsons. Viņš partinieks pats viņš, vai ne? Viņš ir enerģētiķis. Viņš saka, nu ko, vajadzētu, viņš parunāja, tas Imants ar mani, jā, viņš saka, lai nāk darba. Vai ne, jau viņš pazina, nu, viņš saka, pailgi, jā, ir strādājis, vai ne, nu, viss darbā. Vēlāk es uzzināju, kad viņš man nokārtojas darbā, viņš pats dabūjis pamīs. Jo mums rūpnīcā bija pusmilitāri pakļaut. Nu jā. Radio rūpnīca. Un mūsu tāda iesauga bija numur 1. Tas ir viens, kas staigāja tāds neredzams, kas vēroja, ko te rūpnīcā dara, vai ne? Un ja tu iestājies darbā, tad tev kadra daļa pateica, atnāc rīt. Tad viņš apskatīja, vai pieņem darbā man šeit, vai nevā. Bet Jēkabsona Andrus bija apgājis viņu. Aha. Nu tātad tomēr, neraugoties uz to, ka viņš bija kompartijas biedrs, viņš tomēr pauda riskē un pauda solidaritāti. Viņš bija īsti latvietis. Viņš bija īsti latvietis. Kompartija biedrs bija tāpēc, lai tiktu uz augšu. Man darbiedrs otrs Kukulbergs arī partijas biedrs bija. Viņš diezgan naivs bija partijas biedrs. Viņš saka, ko jūs visi nestājāties partijā? Viņš saka, tā mēs varētu varu savās rokās. Bet es jau toreiz biju atsēdējis, es jau teicu, Ziedoni, mēs neko neizdarīsim. Jo lietuviešiem tur tas labāk izdevās. Viņiem bija tas nacionālais komunisms. Un mums latviešiem jau tos viss apspiedrīgā. Jā. Nu un tā tu diezgan mierīgi, tā arī Kandavā nodibināja ģimeni. Piedzima. Meita piedzima. Skaistula meita. Nevar celties, jā? Nē, necelies tagad, jā. Un laimīgi dzīvoja, strādāja. Jā, visu, nu ko laimīgi dzīvoja. Dzīvoja būtībā 80. gadi jau uz diezgan lielu pesimismu robežu, ka mēs neko neizdarīsim. Visi šitie tie algu saraksti, visi paziņoja, visus tikai jau nāk krieviski. Ja mums līdz šim vēl bija ir latviešu valodā, viss, kas nāk no Rīgas, viss krievisku. Bezspēcīgi, turēties pretī. Un tad nāca atmoda kā cerība. Jā, tad nāca. Un kurā gadā tev piešķīra politiski represētā statusu? Kaut kur bija 90. gadu sākumā. 90. gadu sākumā. Jā. Un par to tev ir kaut kāds dividendis klāt pie pensijas? Jā, pa to status man ir, kad es varu, man zemes nodoklis atvieglots ir, bezmaka braukšana man ir, un ar vilcienu un Latvijas robežās, un ar autobusu, starptautiski, kaut kāds tur priekšrocības ir. Un tad nākošo, ko es dabūju, bija pretošanās kustību dalībnieki. Nu, tur man gāja grūti viņu dabūt. Visi zēni man zvan, mēs esam dabūjuši, brauc Jāni uz Rīgu kārto. Es aizbraucu uz aizsardzības ministriju, ieeju iekšā, uzrakstu to iesniegumu, viņi iznāk ārā, jūs neesat pakļauts uz šitai. Nu, es sēžu, braukšu otrais. Aizbraucu otrais, turpat man nepasauc iekšā, neparunāt, neko es atkal iesniegu. Viņi iznāk man ārā, pasaka, jūs neesat tiesāts Latvijā, vai ne? Jums jābrauc uz Padomu Savienību, uz to Maskavu, vai ne, kārtot. Brauc mājās, es domāju, bet tā taču nevar būt. Sieva saka, liecies mierā.
Es ņemu tos visus savus dokumentus un braucu uz arhīvu. Nu, tur es aizbraucu. Pēc nedēļas viss kārtībā. Tu aizbrauc uz arhīvu uz Maskavu? Nē, tepat Rīgā. Tepat, un tad tu iesniedz vēlreiz dokumentus? Jā, dokumentus, tad es iesniedzu visu tos. Vēlreiz, jā, un Jā, tad tev piešķīra šo. Ka es Maskavā tiesāts, ka mums organizācija, vai ne? Vai organizācija jums bija nosaukums? Nē. Nebija tāda formulāta nosaukuma. Nebija. Mēs tikai bijām uz tādu, dibināšanas stadiju. Dibināšanas stadijā. Jāni, ko tu vēlētos pateikt mūsdienu latviešu jauniešiem un it īpaši jauniem latviešu vīriešiem? Kāds būtu tavs novēlējums? Vīriešiem latvieši. Nebaidīties iet armijā. Tas ir tāds, nāvšana no mātes svārkiem. Tāda nabsaita pārgriešana, kad tur tu kļūst pa vīrieti, tu saproti kaut ko. Vai ne, kur tu esi, tur ir tev draugi. Tas tāds pareizais ceļš. Un ko tu novēli Latvijai? Ilgu mūžu. Saules mūžu. Saules mūžu, jā. Paldies par sarunu. Tu?